No kā rodās dzimumzīmes? Dzimumzīmes pamatā ir mums arī ģenētiski noteikts, un tā ir arī saules hroniskā iedarbība, kas veicina šo veidojumu parādīšanos. Tad, ja ir apmeklēta arī solārija un daudz sauļot ādiņa, tad attiecīgi veidojumi varētu būt vairāk. Tad, kad cilvēki atnāk uz pārbaudēm, lielākoties jau ir labdabīgie veidojumi, bet diezgan bieži, es teiktu tā, man pieņemsim, gandrīz katru nedēļu ierodas kāds, kuram mēs konstatējam ļaundabīgos audzējus. Visbiežāk, protams, tās ir baziliomas, kas ir viens no labākajiem variantiem, jo baziliomas reti, kad dod metastāzes. Tālāk viens no biežākajiem ir arī plakanšūnu karcinoms, rētāk ir, protams, melanoms, kas ir visļaundabīgākais audzējs. Principā saule ir tā, kas veicina hroniskas izmaiņas šūnās, tādējādi palielinot risku attīstīties ādas audzējiem. Tas ir tas būtiskākais, kas arī, ja netiek lietot saules aizsargkrēmi un ir daudz šie ādas saules apdegumi, tas arī ir provocējošais faktors, kas var radīt risku uz ādas vēžiem. Ja cilvēks ir ieradies uz vizīti, lai pārbaudītu ādas veidojumus, mēs izmantojam dermoskopu, speciālu ierīci, ar kuru mēs varam apskatīties, kāds šis veidojums ir palielinājumā. Ja? Vai mēs tur redzam kaut kādas ļaundabīgās pazīmes, vai tur viss ir kārtībā. Ja mēs redzam kaut kādas sliktās pazīmes, mēs pacientu sūtam tālāk vai vienkārši ķirurģiski izgriezt šo veidojumu, vai, ja tur pieņemsim kaut kas sarežģītāks, tad sūtam uz onkoloģijas centru, kur jau attiecīgi speciālists izvērtē, kādu terapiju pielietot.